Pirmā biznesa radio projektors. Lūk, projektors šajā jaunā gadā turpina izgaismot Ērika Šmeļkova, žurnālisti. Varētu teikt, ka gandrīz tādu kriminālu piekrāsu vai noskaņu, jo Ērika ir ķērusies pie viena, manuprāt, ģeniāla projekta par latviešu sievieti, bet kādu latviešu sievieti un kas šis ir par projektu, varbūt drusku precīzāk. Vispirms man ir prieks atrasties šajā studijā, tad man ir ļoti, ļoti liels prieks atrasties kopā ar Viesturu Alksnīti, un es atgādināšu, ka mēs kādreiz pirms vairāk nekā 20 gadiem bija tāds vārparātīgs projekts TV kanāls 4, un viņš varētu teikt ir mans guru un skolotājs. Lūk, un tagad mēs tā kā dārzeņi abi esam drusciņ pavītuši, ja? Bet jebkurā gadījumā mūsu prāts un sirds ir jauna, un kā tu, Viestur, zini, katram cilvēkam ir sapnis. Neatkarīgi no tā, ko viņš dara, viņam ir viens mūža sapnis. Un pa visu manu ļoti raibo mūžu es tagad esmu sapratusi, ka mani visu laiku neliek mierā. Vajā varbūt. Vajā sapnis. Maniakāls. Jā, un tā sapņa sākums ir pasakas un piedzīvojuma filmas. Man ļoti patīk Indiana Jones, man ļoti patīk 7 samuraji, un varētu teikt, sieviete, 2 bērnu mamma, es esmu arī vecmāmiņa, kur vēl kaut kādi samuraji un Indiana Jones. Un James Bonds, es skatos Skyfall pēdējo, es pilnīgi mirstu kopā ar Jamesu Bondu un cīnos. Un tajā brīdī, kad es viendien atvēru internetu portālu un es ieraudzīju ziņu par latviešu izcelsmes britu spiedzi Kristīnu Mariju Čilveri sauktu Fifi, man pilnīgi kaut kas iekšā tā kā putniņš paleicās, iedziedājās, un es saprotu, lūk, iespējams, ka šis ir šī ir manas pasakas kulminācija, un es noteikti gribu, es nezinu, kas tas būs, grāmata, tā būs filma, varbūt viss kopā, beigās būs komiks, varbūt beigās būs piemineklis Rīgas centrā, bet es noteikti gribu uzrakstīt grāmatu, uzņemt dokumentālo filmu, iespējams arī mākslas filmu, iespējams ar to mēs nokļūsim Holivudā, ja? Būs daudz sērijas seriālu. Jā, bet tas būs Fifi, es nezinu, tas ir latviešu James Bonds, vai pareizāk sakot, Ians Flemings, proti Jamesa Bonda autors, ja, jo arī Jamesa Bonda autors, sacerētājs strādāja Britu izlūkdienestā, un viņš savu pieredzi, no šīs pieredzes izveidoja. Es sāku saprast, ka Ērika, tu esi strādājis kādā slepenā izlūkdienestā, pieredze ir, bet atgriežoties pie tādām pavisam triviālām lietām, tas būs dvēseles projekts, biznesa projekts, un acīm redzot, vienmēr kaut ko vajag, lai to realizētu. Scenāriju, operatoru, režisoru, producentu, tev tā grupa lēnām top, vai pagaidām esi karotājs viens ar karogu rokā un bungām kaklā? Jā, Viestur, nav tā, ka es sēžu tikai mājās, jā, un gultā sapņoju. Nē, es esmu apsteigās izdevniecību, es esmu tikusies ar BBC producentu, es tagad meklēju cilvēku, kas man palīdzētu Londonā nokļūt pie slepeniem arhīviem, jā. Un es pieļauju, ka man pakaļ iespējams vilksies kaut kāds mūsu izlūkdienests, ko gan es tur īsti daru, ja? Bet tas tikai piešķir visam dzirkstelīti, jo, manuprāt, tādai grāmatai, filmai, seriālam, tādam noteikti ir jābūt, jo šī sieviete bija ne tikai Britu izlūkdienests spiedzi, bet viņa arī mūža beigās savu vecāku īpašumu tepat Sandera ielā Rīgā atklāja dzīvnieku patvērsmi, un viņa arī ir uzrakstījusi grāmatu Cilvēki un dzīvnieki, un, manuprāt, tā ir grāmata, arī tā vēl ir jāizlasa, kurā viņa šādā veidā mēģināja pateikt, ko viņa īsti ir darījusi un kāpēc. Mūžīgais jautājums, ko darīt, kas vainīgs, kāpēc. Bet es domāju, ka pie šīs tēmas mēs vēl noteikti atgriezīsimies. Lūk, projektors turpinās, un joprojām studijā Ērika Šmeļkova, žurnālists, un Viesturs Alksnītis, un mums tā skaistā tēma jau, es dzirdu vārdiņu Fifi, Flemings, James Bonds, un es saprotu, ka ir jāpārmet tiltiņi no tāda liela megaprojekta, kas, dod Dievs, taps, realizēsies vienalga kādā formā uz varbūt tādām ikdienišķām, triviālākām lietām par to, kas varbūt sāks skanēt biznesa radio ēterā tuvākā laikā, mainot varbūt drusciņu formātu un kas
kas notiks, jo tev ir labas idejas, kas man šausmīgi pašam liekas interesants. Viestur, bet vispirms vēl par Fifi. Ja mēs sakam James Bonds, ok, tās ir sievietes, bet tur ir arī kautiņu mašīnas tam līdzīgi. Un vīrieši. Jā, un vīrieši. Es gribu atgādināt, ka Fifi ieroči bija viņa pati, proti sieviete. Un ar kādā veidā viņa no viņiem izvilināja noslēpumus, jo viņa pārbaudīja Britu izlūkdienesta speciālistus, pirms viņi tika sūtīti ļoti svarīgos, globāli svarīgos uzdevumos, jā, Fifi ar saviem sievišķīgajiem ieročiem no viņiem izvilināja noslēpumus. Un tad viņa teica, par šo cilvēku dienas beigās es zināju visu, šo jūs varat sūtīt. Lūk. Nē, to nevar sūtīt, ja viņi zināja visu, to nekur nesūtīt. Jā, sūtīt, jā, kaut kur citur, jā. Lūk, tas ir cilvēku attiecības, jā. Intīmās attiecības, kas ir tas brīnums, tas mehānisms, kāpēc visa pasaule, kā saka franči, šešelefam, meklējiet sievieti, kāpēc visas pasaules vēsture tomēr grozās, es nezinu, vai tā ir mīlestība, vai tas ir seks, vai tās ir kādas citas attiecības, kaislības, jā, visu, lai cik liels ķeizars viņš ir, vienmēr ir sieviete. Ja viņi interesē sievietes, ja viņas interesē sievietes, bet runa ir par šīm attiecībām, par sirsniņu. Lūk, un acīm redzot ar tavu atkal kārtējo knikšķi, tā kā līdzīgi kā pirms, es jau aizmirstu cik tiem 20 gadiem, kad tu mani pavedināji ievilki kanālā 4, ja? Līdzīgi tu mani esi arī pavedinājis šajā radio, kurā es jūtos burvīgi, un visticamāk, kad kaut kādā stundā X, gaidiet, varētu būt raidījums ar līdzīgu ievirsi. Protams, jūtas, vara, mīlestība, mīlēšanās, līdzīgi. Nauda, biznes. Jā, ja tu pieminēji biznesu un jūtas, tad uzreiz man nāk prātā šis šobrīd kulta romāns un arī filma 50 grēja nokrāsas, proti, lai cik mēs vareni būtu, ja mums ir sirds un mums ir jūtas. Un lūk, kā šo samērot un ko ar to darīt, un kas no tā iznāk, vai iznāk revolūcija, karš vai kaut kā, vai kas bērni, mīlestība, ja? Tā būtu viena jauka tēma vai tēmas, par kurām, kā mēdz teikt, mēs visi domājam, bet mēs bišķiņ tā kā kautrējamies, paši sev atzīties. Un tas būtu brīdis, kad mēs ar radiostarniecību varētu paši sev uzdot, varbūt neērtus, varbūt ļoti, ļoti intīmus jautājumus un teikt, paklau, es taču esmu dzīves cilvēks un es drīkstu mīlēt, vienalga kādā veidā, kaut vai 50 nokrāsās. Jā, mīlestība 50 nokrāsās, tas izklausās, samērā intīmi, bet ir jautājums tā, mēs esam ļoti tāda noslēgta tautiņa, daudz saka, nē, es par darbu, vai tev būs duši uzrunāt mūsu politiķus, biznesmeņus, un tu jau viņus samērā arī labi pazīsti, viņus ir viegli dabūt uz šādu sarunu? Zini, mana pieredze liecina, ka pat pārāk. Jo jautājums ir tāds, ar kādu domu tu nāc? Un tad es atgādināšu tavu mācību. Ja tu nāc ar domu nevis to cilvēku iegāst, vai kaut kādā veidā pazemot, vai parādīt, kāds viņš tur, nezinu, kā tautā saka, jāklis, ja? Bet ja tu nāc ar domu pateikt, cik tas cilvēks ir interesants, un viņam ir tiesības darīt, dzīvot tā, ja? Tad cilvēki atveras, un savu laiku es intervējot Saimā, tobrīd man šķiet ministru ārlietu Jāni Jurkānu, es pie viņa pienācu, es prasu viņam, jūsu vizīte Amerikā, ASV, tur kaut kas. Viņš saka, Erika, labāk sakiet, kad jūs man jautāsiet par seksu? Es saku, tūliņ vai tagad? Lūk, cilvēkiem, jo tā ir viena no mūsu dzīves izpausmēm, turklāt tik liela, ja, kuru neskapēc kaut kā ietin, iesaņo, nobāž, ja, un negrib par to runāt. Bet jo vairāk mēs par to runāsim, jo labāk mēs dzīvosim. Lūk, un es domāju, ka šis skaistais projekts jau īstenosies vistuvākajā laikā, tā kā neaizmirstiet stundā X, dienā X ieslēgt pirmo biznesa radio un izdzirdēsim, kādas ir latviskās 50 Ērikas nokrāsas.